Jā, zin kā, un šitais īstenībā, es tieši pirms pāris dienām domāju par to, ka maniem klientiem tagad, ar kuriem es strādāju, arī līdzīga situācija ir, kad tu zvani, vai tev ir it kā ieplānots pārdošanas zvans, un tu uzliec sev nevajadzīgu spiedienu ar to, ka tu domā, ka tev ir jāpārdod. Un tajā brīdī, kad tu piezvani vienkārši, kad jūs sākat, tu jau sāc jau nepareizo kāju, jo tev ir sajūta vienkārši, ka tev ir jāpārdod. Un tas, ka tu visu laiku tur tajā pakausī vai galvā, ka tev ir jāpārdod, vienkārši tu nevari ar to cilvēku normāli izrunāties. Un tas jums abiem diviem traucē. Viņš to jūt, tu to jūti, tev nepatīk, viņam nepatīk. Tā kā kaut kas smirdīgs istabā. Jā, un vienkārši nav forša sajūta. Bet tajā brīdī, kad tu tiešām mēģini saprast, kādā veidā tu reāli viņam var palīdzēt, tu vispār par to nedomā. Un beigās... Vai ne, jo tāpēc tev arī dabiski ir tā doma par to, ka, jo tu kā palīdzēt, tu zināsi. Vienalga, ko tas cilvēks, ja tu esi savs jomas speciālists, tas cilvēks, ko tev pajautās, tu zināsi. Bet to, vai tu pārdos vai nepārdos, tu nevari zināt, un tev ir baigais stress par to iekšā. Jā. Tieši tā, jā, tā kā, tas nenozīmē, ka man nebija skripts, pēc kuras eju, vai ne? Bet man tas skripts bija vienkārši pilnīgi standarta lietas, bet es zināju, ka es tāpatās no viņa dabūšu ārā kaut ko viņš gribēs pamainīt, vai kādā veidā es varu palīdzēt. Un jau vairāk es viņam palīdzēju tās lietas saprast, kā mēs varam palīdzēt, jo vienkārši vieglāk man bija viņam izstāstīt. Un vislabākais tas tā kā saucamais, tas closing lines, ja tas, kā tu paņemt naudu, ir vienkārši, ko mēs darām tālāk. Iedomājieties, jūs esat izrunājušies. Jūs vienkārši, tas cilvēks saprats, wow, viņš teica, čalis man var palīdzēt, viņš tās visas lietas saprot, viņš man tikko izstāstīja vienkārši tik daudz visādas lietas, kuras man varētu noderēt, tad viņš izstāstīja, kāds ir kurs, un beigās es tam cilvēkam paprasu, ko mēs darām tālāk, un viņi man vienkārši prasa atpakaļ, kas mums jādara, es gribu pievienoties, kā man jāmaksā, kas ir nākošais solis, nevis parasti, kas ir standartā, vai tu pirksi, tad mēs tagad ir mūsu piedāvājums, mēs te pirksim to vai, tā kā mēs darām to vai šito, bet, zin kā, to pajautājot, tu dod viņam iespēju izvēlēties. Un vienkārši tas, un cilvēkiem pašiem negribās, ka viņiem kaut ko liek darīt, bet viņiem pašiem gribās pieņemt lēmumu, viņiem ir sajūta vienkārši, es noteicējos, es varu pieņemt lēmumu, ko mēs darām tālāk. Un tad tu izstāsti vienkārši, ko mēs darām. Tev jāpaskatās, tik daudz naudas, un man vajag tulīt, ja ne, es tev neticēšu. Vai ne? No sērijas. Un tad tu sevi pēc tiem 3 mēnešiem tev sāka sanākt tā pārdošana, cik ilgā laikā tu izaugi un uz ko? Tad, kad man tas klikšķis notikās, es, man liekas, nākošajā mēnesī jau kaut kāds 20 štukas apgrozīju, tad nākošajā 35, tā kā ar to, ko es pārdevu. Tad man teica, tu vajag līdz 50 štukām, tik neviens no komandas vēl nebija ticis līdz 50 štukām, es biju pirmais, kurš tik pār 50 štukām. Vienkārši goda vārds man tā, kad es knapi varēju parunāt angliski. Es vienkārši, pilnīgi visiem visu laiku likās, ka... Hello, this is Mairis. Jā, un zin kā, un amerikāņiem, kanādiešiem, viņi dzirdot latviešu akcentu, viņiem liekas, ka tu esi no Krievijas, vienkārši, kaut kur no tās puses. Mafia calling. Jā, un tad es biju pirmais tik pār 50 štukām, un tad es domāju, ja es varu 50, es varu 100 arī dabūt. Un ar to, ka mēs vienkārši visi kopā, mēs bijām tādi 3 pārdevēji, kur pilnīgi visu laiku mēs savā starpā vēl arī mācījāmies. Mums bija katru nedēļu treinings, un mēs vēl paši savā starpā arī katru otrdien, ceturtdien sazvanījāmies un trenējāmies. Vienkārši apgājām. Zin kā, tad vēl sākās Covid, visi tur teica, man nav nauda, neviens negrib riskēt, neviens negrib ieguldīties un tā tālāk. Un mēs vienkārši mācījāmies visus tos iebildumus tajā brīdī apiet viens uz otru. Es dzirdu to, man strādāja šitais, es mēģināju šito teikt, viņš man teica to, un visu mēs vienkārši tādā veidā trenējāmies. Līdz brīdim, ka mēs arī tas Karims tāds un tā otra, meitene, kur mēs strādājam kopā, arī vienkārši sāka tik labi pārdot, un Karims pēc tam vēl vairāk nekā es pārdevu. Tā kā es pēc tam arī tik līdz 100 štukām, 2 mēnešus pēc kārtas, Karims vispār, man liekas, pārdevu pie kaut kādām 150 štukām, mēnesī. Tikai tāpēc, ka mēs vienkārši visu laiku viens otram tur mācījām. Tas liekas, kad tu stāsti, man liekas, vispār cits līmenis pārdošanai. Nekā tas, ko citreiz dzird. Nevis par YouTube video, bet tad, kad tu Latvijā dzirdi kaut ko par pārdošanu. Vispār. Man liekas, cits līmenis un tas cits tā nodošanās tai tēmai, un kur mēs sazvanījāmies, mēs trenējāmies, jūs katrs tos vārdus attaisnojumus piefiksējāt, jūs viņus tālāk, kā viņus apiet, ko darīt, kā šito, tas ir tāds kārtīgi, es tajā esmu iekšā ar visiem 100%, un es esmu arī ļoti, ļoti,
Angliski tas vārds attentive, bet tāds uzmanīgs pret visu, kas notiek. Jā. Nevis tur, es prosti aizgāju. Un tā ir fantastiska darba kultūra. Jā. Tā ir vienkārši, wow, es domāju, ka katrs uzņēmums noteikti grib tādus darbiniekus, bet tāpēc darbinieki droši vien pēc tam aiziet un paši strādā priekš sevis, jo, tev kādu laiku, tas atrenējies, tev pietiek. Jā. Zini kā, to, ko tu saki tieši tagad par to kultūru, man liekas, ka tā ir lieta, ar kuru daudz arī man klienti, kuriem es strādāju, mocās, jo viņiem ir sajūta, ka viņi neko nevar mainīt. Viņiem ir sajūta, ka katru reizi, kad atnāks klients, kurš negrib pirkt, tas jau ir viņa lēmums. Viņš vienkārši negrib pirkt, es viņam nevaru pārdot. Un man tā tagad ir vienkārši, es viņam, es klientiem vienkārši arī uztaisu reklāmas kampaņu, ģenerēju tā saucamos līdus, vienkārši, potenciālo klientu pieteikums, un viņam tiem klientiem ir jāpārdod. Un man tie klienti dod feedback par to, ko viņi runā, viņi raksta piezīmes, un es vienkārši viņam mēģinu stāstīt, mācīt, pamēģini to. Bet es laiku redzu, ka mēs atduros pie vienas lietas, ka viņiem ir sajūta, ka, ja jau tu pie manis atnāc un tu negribi pirkt, tad es tev vienkārši nevaru pārdot. Jā. Ko darīt? Kā to izārstēt, ja es tev saku, man liekas, man ir tāds, tie klienti atnāk, bet man liekas, ka viņi negrib pirkt. Jā. Ko tu dod? Šitais ir tas tieši, par ko tu tikko teici, kad mums neinteresēja vienkārši, kas tirgu notiekās, tur nāk Covid vai vēl kaut kas. Pilnīgi katra lieta, kas notiekās, vienkārši tev ir iespēja apiet. Tu vari izdomāt, kādā veidā tu ar to tiks galā. Jā. Un tas saucamais domāšanas veids, un kad tu, bet viņam jau nav nauda, bet viņam jau viņam jau šitais. Klients aizies prom no tevis un viņš nopirks lielāku televizoru. Nevis to kursu. Viņš aizies nopirks jaunas ķēdes. Viņš aizies vienkārši nedēļas nogalē, tur 200 eiro droši vien atstās restorānā un klubā un vēl kaut kur. Un tu tagad domā, ka viņam nav nauda. Ja viņš gribēs to, ko tu viņam pārdod, viņš atradīs naudu tam. Jā. Tā kā vairāk tieši par to, ka... Ja es eju kā pārdevējs, labi, tad tā man pirmā doma vajadzētu būt, bet tas arī, vai tas būs pareizi, ja klients gribēs, tad viņam būs nauda priekš manis. Jā. Tādi? Jā. Ja tev ir produkts, kuru viņam vajag, un ja viņš viņu grib, viņš atradīs naudu tam. Ko man teikt, klients saka, man nav, man šim laikam šobrīd nav naudas, vai šis pārāk dārgi. Kā mēs varam risināt? Tā nav man problēma. Šis tā kā tu man, es vienkārši, iedomājos arī, tā ir, tāda doma spēle, kā mēs varam to risināt. Tā kā pingpong manā pusē, kā mēs varam to risināt? Es nezinu. Jo, tā jau nav mana problēma. Un, zin kā, un iedomājies, un tagad te sākās tas, kur pārdevēji parasti ieberžās. Jā, bet tu varētu palikt šito, tu varētu varbūt tērēt mazāk tur, tu varētu šito, un es tev vienkārši sāku mācīt dzīvot. Jā. Bet tu negribi, lai es tev mācu dzīvot. Nē. Kā mēs varam risināt? Ko mēs varam darīt lietas labāk? Tu gribi pievienoties? Jā, tad bet pārāk dārgi. Meklējam variantus. Ko mēs varam darīt? Kā mēs varam panākt pretī? Un tad sākās tas, kad mums ir arī atmaksas sistēma tāda, vai tas būtu noderīgi. Mums vienkārši parasti, kā lielākiem plāniem, pieņemsim arī tas, mums bija tur pa 15 000. Mums bija iespēja 3000 maksājums reiz 5, 5000 maksājums reiz 3, vienkārši, bet mēs to nedodam sākumā kā opciju. Jo, ja cilvēkam tu uzreiz iedod visas opcijas, viņam vajadzēs vēl opcijas. Jā. Noteikti. Kas ir tāds, esam apakaļ pie tev stāst arī, bet varbūt vislielākais nav naudas? Ir tāds attaisnojums parasti. Nav šobrīd, jau pārdošanā tik, cik tu esi saskāris, nav naudas. Tad cilvēks saka, ka viņam jāpadomā, viņam vienkārši nav nauda, bet pārdevēji nekad netiek līdz tam, kad viņiem nav nauda, tāpēc, ka neviens negrib vairāk rakties tālāk, ka viņi saka, ka jāpadomā. Attiecīgi, tad, kad cilvēks saka, viņam jāpadomā. Jā, bet īstenībā viņam nav jāpadomā, ir vienkārši kaut kāds cits iemesls, bet pārdevējs nekad nesaprot to īsto iemeslu. Ko tu dari? Es saku tagad, man jāpadomā. Par ko tieši? Un tad... Par ko tie? Es nezinu, kā iziet no šīs situācijas, jo es negribu būt pirkt. Tu gribi izmukt no šīs situācijas, un tāpēc tu man saki, ka tev jāpadomā, jo tu negribi man aizskārt. Jā. Tu man negribi teikt nē. Vai arī daudzreiz iemesls ir tas, ka cilvēkam vienkārši tiešām nav naudas, un viņam ir nērti pateikt, ka viņam nav naudas. Jo iedomājies, vienkārši paskaties uz to, kopumā uz to situāciju. Pieņemsim, es runāju ar uzņēmēju, kurš ir 5 gadus uzņēmējs. Viņam ir tur komanda 3 līdz 7 cilvēki, plus mīnus. Un viņam nav vienkārši 1000,
ko atlikt mārketingam, lai nopelnītu 5 vai 10 tūkstoši. Bullshit. Jā, un tad vienkārši, come on, tu esi biznesā 5 gadus, un tam cilvēkam reāli nērti ir teikt, kad viņš ir tādā situācijā. Nu, tā kā, kad viņš ir biznesā tik ilgi, un viņš pat nevar 1000 sakasīt, lai vienkārši ieguldītu mārketingā. Nu, tas ir tas vienkārši daudz, nu, tas, ka nevis tāpēc, ka nav nauda, bet vienkārši sanāk, ka viņam ir jāatzīst, ka viņam sūdīgi sanāk būt uzņēmējiem. Jā. Un tas ir sāpīgi. Nu, cilvēkam. Nu, jā. Jā, vai arī tas, ka tev nav kaut kāda uzkrājuma, ja tu kaut kādu gribi tur atkal preci vai pakalpojumu pirkt. Jā. Ka tev kaut kāds, jāpadomā par ko. Un tad viņi saka, man jāpadomā, tad tagad tu sāc prasīt, par ko tieši, viņi sāk kaut ko stostīties, man tur tas, un beigās pasakīs to iemeslu. Un tad tu saproti, ok, skaidrs. Nu, bieži tā ir nauda. Vienkārši. Man vajag pārskaitīt tur, man vajag parunāt tur. Kā saprast, vai tas ir tas īstais iemesls nauda vai nav? Īstais iemesls vai tie ir meli tomēr, ko viņš saka, nauda? Nu, par to, ka nav nauda. Jā, nu labi, pieņemsim, kur jāpadomā, un tad tur 1, 2, 3, nu tā kā, ok, nonākam pie tā, ka it kā nav naudas. Jā, nu tad beigās, bieži tās sarunas beidzās to, ka vienkārši, ja viņi tiešām grib, es saku, viņi uzpeld pēc nedēļas, pēc 2, pēc 3, viens pārdod rolleri, citu mašīnu, cits vēl kaut ko pārdod, vienkārši plējs vai vēl kaut ko, un vienkārši atnāk atpakaļ. Tas tad, ja viņi grib. Ja viņi negrib, tad vienkārši pazūd un nekad vairāk neatgriežas, un to viņš vienkārši ieraksta kā zaudēts un viss. Jā. Tā kā arī tajās situācijās, kad viņi saka, ka nav nauda, vienkārši jautājums ir, cik ļoti to grib risināt. Nu, ja tev vajadzēs, tu atradīs to piķi. Vienalga, kur tu viņu atradīsi. Jā, ok. Labi, forši šitie baigi derīgi. Tiešām smieklīgi. Es baigi apmulstu, man liekas, no pie tā. Es esmu bijusi uz pāris sales skolēm, bet es neatceros, vai man tur tā jautā. Es arī varbūt esmu bijusi baigi uztraukusies, jo es zinu, tūltās mega celos un man ir jānoturās. Jo es tikai atnākus paskatīties. Jo es esmu no tiem, kas redz, tā kā tu arī saki, ka tev, pieņemsim, aizņem nedēļas, lai tur nopirkt kaut tehniku, lai izošņātu. Es, pieņemsim, būšu no tiem, kas aiziet, un es noteikti pirmajā arī nenopirkšu, izņemot, ja es esmu jau izošņājis to produktu. Bet, ja es viņu vēl ritīgi nesaprotu, man vajag aiziet, paskatīties, padomāt. Nu, man, piemēram, es tagad arī pa vienu lietu domāju, un es jau domāju, tur arī kāds vienam cilvēkam paprasu, otram paprasu, un es vēl pati štukoju, vajag vai nevajag, bet, tas nav tā, ka tu negribi, tur nav īsti attaisnot, man vajag sajust, ka, ir, un tad tad viss, Un tāpēc es zinu, ka tajos sales skolos tad man ir baigi stingri jāturās, jo, man varētu pārliecināt. Tāpēc, ka tie cilvēki ir tik tev reāli varētu iedzīt stūri. Jā, iedzen stūri un visu, un tu esi stūri ar savu kartes numuru. Bet šito negribēju, bet tu jau pērc, Bet tas ir normāli, man arī tādas situācijas bijušas, kad es esmu pārdevis. Tajā brīdī cilvēks vienkārši negribēja nopirkt, tad viņš aiziet projām. Tad viņš raksta, ka man suns nomira, man tur ir tas, man kaķim sūdīgi vai vēl kaut ko. Visādi stāsti ir, vai ne? Un es pieļauju, ka arī kādam ir suns nomirs, varbūt tās. Bet viņi vienkārši darīs visu, lai tiktu ārā no tās situācijas. Iedomājies, tagad tu esi apņēmies, pieņemsim tas pats kurs, ja tur podcastu kurs vai kaut ko, tu esi samaksājis tur 5000, tu aiziet prom no tā zvana, tev vienkārši hypes, wow, ritīgi stilīgi, tad tev noiet hypes, tad tu aiziet mājās, tu pasaki, tur sievai, ka tu nopirki kursu tikko pa 5 štukām, viņi vienkārši domā, what the fuck, kursu pa 5 štukām, viņi tak nezin, ko jūs tikko izrunājāt, un ka tas tavs baigais passions ir, un ka tas tev baigi tur palīdzēs visu kaut ko dzīvē darīt citu. Un tad viņi nākošajā dienā raksta un vienkārši grib, prasīt naudu atpakaļ. Un tad tev vēlreiz viņiem jāpārdod. Bet tajā brīdī ir vieglāk, tāpēc, ka nauda jau ir samaksāta. Viņš ir samaksājis naudu, un tad pārdevējiem ir virsrokā. Un, protams, ka tas nenozīmē to, ka mēs tagad neatdosim naudu atpakaļ. Tas tāpatām ir zvans. Jūsu gadījumā bija tāpatām zvans. Jā, tas nozīmē vienkārši to, ka mēs mēģinām saprast, vai tu tiešām negribi, vai arī tu gribi, bet tev bail. Un bieži ir tā, ka vienkārši tu ar cilvēku izrunājies, tu reāli saproti, viņš saprot, ka viņš vienkārši tagad raustās, kad viņš īstenībā grib, bet viņam bail ir, jo vienkārši kaut ko mainīt ir bailīgi, tā kā vispār dzīvē, vai ne? Un tad jūs vēlreiz izrunājat tās lietas, un tu viņam pārdod vienkārši vēl vienreiz, un viņš beigās saka, jā, super, ideāli, un tad paiet mēnesis, un viņš tev saka, paldies, ka tu viņam pārdod, tāpēc, ka vienkārši viņš ir tik priecīgs. Un tad vienkārši tante vēl atnāk, viņi pasauc savu vīrus kursu, un vienkārši, šitādas lietas notiekās, un tā kā ritīgi stilīgi.
Man pat cilvēki sūtījuši balss ziņas, vienkārši, kuros viņi stāsta, cik forši viņi ar mani izrunājās, kad ir ritīgi paldies, kad viņi ritīgi novērtē, ka es klausījos, vienkārši, un ka es tiešām mēģināju saprast, bla, 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 un ka beigās viņi ir tik priecīgi, ka viņi pievienojās. Nu, tur tieši tam kursam, pa ko es runāju. Ja tev patīk šis video, es tevi uzaicinu uz manifestācijas izaicinājumu, kas jau sāksies 1. janvārī. Kopā būsim 21 dienu jaudīgā cilvēku sastāvā un piepildīsim tavus vēlākos sapņus. Tiekamies!